es biju noskatījies tur vienu filmiņu par Ziemassvētkiem latviešu. Ziemassvētki džungļos. Un es gribēju par to tukšo stulbo filmu pastāstīt, un vispār par mākslu, par radošumu. Un te pēkšņi arī straumē, vien tālāk un tālāk plūst. Un tad man vēl saslēdzās par to, es varu taču pastāstīt, tur ir ko pastāstīt kopistiskā kontekstā, un arī par to, ka, ja kāds atcerās, gandrīz jau 3 gadus atpakaļ es taisīju video, kur arī bija Latvijas tēls, bija melnais kaķis, un es tur visu kaut ko stāstu interesantu, un skatieties, kā tas viss plūst, flow, plūsma notiek, un pavērsiens sākās arī vairāk, par šo šajā video. Ziemassvētkos pēc Ziemassvētkiem rādīja kaut kādus bērnu filmas, latviešu Ziemassvētku džungļos. Un gribējās paskatīties, kas tāds ir. Iesāku skatīties vienā vietā, kur es biju Ziemassvētkiem sākuma, pēc tam tur bija cits darīšanas, es mājās Replay TV, tur noskatījos to Ziemassvētku džungļos un skatoties, tu vienkārši skaties un domā, ak, Dievs, cik stulba, tukša, tupa filma. Sīžets, viss tas, kas tur izdomāts, viss tāds nav dziļuma nekāda, nav riktīgs tukšums. Un tu vispār nesaproti, kādā sakarā vispār kāds kaut ko tādu filmē. Un tu jūti, ka tie cilvēki, kas tur ir piesaistīti pie tās filmas, filmēšanas, izņemot mūziku, mūziķis tur bija labs. Vispārējais, labi, aktieris arī nevar, bet vispārējais tā kopistiskais, tas sajūta no tās filmas, viņa ir tukša, un tu viņu skaties, un tu stulbs paliec, stulbāks. Tu tā kā liekas, ak, Dievs, uz tādu saturu skatos, un tāda sajūta, ka es palieku viens stulbāks to saturu patērēt. Tiešām nozīmē tāda sajūta, stāstījums kādas ir, un tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas viņu veidojuši, viņi ir tieši tādi paši, tukši, virspusēji, nekā viņam nav. Un tad man bija interesanti apstīties, kāds tad ir budžets tej filmai bijis, cik pat kādām naudiņām viņi tur visu to uzfilmējuši, nevarēja nekur atrast. Un tas man atveda pie tā painteresēties vispār, kāda tad ir tie budžeti. Es meklējot, skatījos tur kaut kādas tur tos kultūras ministrijas, kultūras kas tur atbild par to visu budžeti filmām, cik viņi tur viņām dod, Un tad es redzu, ka tur kaut kādām katram gadu, labi, tur nav, salīdzinot ar visādām citām lietām, nav lielas summas, liela konkurence, tur arī lielas komandas iesaistītas. Bet es saprotu to, ka tas viss ir kļuvis budžetu medīšana, budžetu apgūšana, un ka tur radošais vairs nav. Cilvēki radošais, tas īstais dziļums, viņš vairs nav nekur. Bet ne jau straumē viņš ir, un tur es līdz pastāstīšu, kāpēc. Un tad es redzu, ka tas viss ir, tā visa industrija, tāda pati tā kā vispārējais tukša, principā rada tukšus produktus, sanāk filmas ir tukšas, tāpēc viņas arī neviens neskatās, tāpēc viņas arī nevienam nav vajadzīgas, un tāpēc tas vienkārši tikai kultivē to tukšumu. Jautājums, kāpēc tukšums? Kāpēc nav tā dziļuma? Tāpēc, ka tie cilvēki, kas to visu rada, viņam jau sanāk galvenā pozicionēšanās jau doma ir par finansiālo ieguvumu, ko viņi iegūst, nevis par kaut kādu savu radošo ideju realizāciju, Un līdzekļu apgūšana, tur tas viss, tas ir galvenais, kas tur tā kā dominē, tāds pēc sajūtām. Cits stāsts ir par straumi, par flow, par gintu. Un vēl, par gintu, pieņemsim skatīties, tagad viņš ar to filmu kļuvis ļoti populārs, slavens, tur visu tur raksta, tur lepojos, tur politiķi, ak, Dievs, cik mums tagad ir atpazīstamība, un uz tā visa sāk piārīties, mēģina pielīst klāt, ka viņi tur arī kaut ko ir roku pielikuši, lai kaut kur paspīdētu. Un cilvēki arī visi arī virspusēji, nav dziļumi, nav nekā viņos nav. Un arī uz tās filmas tagad popularitātes arī var redzēt, ka cilvēki arī, kuri skatās, viņos jau arī tāda kaut kas pazibējis, kaut ko par ko var lepoties, kaut kas populārs un visi aiziet, Tikai uz to tikai fokus ir. Viņam neinteresē, kas ir gints. Teiksim, ja jūs aiziet uz YouTube kanālu viņa vai uz Instagram, jūs redzat, ka tur nav nedaudz sekotāji, nekā nav. Neviens nerunā par viņa pirmajiem darbiem, neviens nerunā par to, ka viņš tur pats mūziku rakstīja gan priekš saviem pirmajiem darbiem, priekš savas pirmās filmetrāžas filmas vai projām, Viņš arī pats radīja mūziku, pats visu zīmēja, pats visu režisēja, visu darīja pats.
Pats droši vien arī naudu meklē kaut kur, lai to visu varētu vispār finansējumu, kaut kur budžetu, lai to visu varētu uzbūvēt, uztaisīt to filmiņu. Un pastīsieties YouTube, ja tur viņa pirmās īsfilmiņas, kuras viņš arī pats taisīja, ja, kā tur jau var just viņa šo stilu, viņa izjūtu, viņa šo personību var just, dziļumu var just, ja. Teiksim, par to neviens nestāsta. Neviens par to neinteresējās. Es nezinu, tas ir tas virspusējais, kas cilvēkos ir. Un tā virspusējā tukšums. Tukšs virspusējs tāds putekļi. Sanāk, lai kaut ko tādu patiešām tādu iespaidīgu radītu, vajadzīgs dziļums. Un būt saslēgtam ar esību, ar plūsmu, tā saucamo dievišķo, tā viņu arī var nosaukt. Un Gints ir tā saslēgts, ja, cik es pēc sajūtām, viņš ir tāds cilvēks, kuram sociums ļoti nav viņa mīļākais, ja, sociums. Viņš labāk pats ar sevi sēž un datorā ķimerējās un veido šo zīmē datorā veido multenītes vai kaut kādus grafiku vai sadzejo mūziku, ja, pats elektroniski, nemācoties par mūziķi, nezinot notis, tāpatās tīri, tāpēc, ka viņš ir dziļš cilvēks, audiālais tips. Tikai tāds cilvēks, viņš ar savā šajā pasaulē būt, viņam visa pārējā pasaule neinteresē. Tikai šādi cilvēki var kaut ko radīt ģeniālu. Un viņš to dara ne jau priekš tam, lai apgūtu budžetu. Ja jūs paskatītos, es teiksim, budžetā meklēju, mēģināju saprast, Straumē viņam vispār ir kaut kur piešķirti kaut kādu finansējumu. Cik es tur biju atrads, redzējis tikai 10 000 eiro uz reklāmas kampaņām, bet pašus filmiņas radīšanas budžetā es viņu neatradu nekur. Es tur aizgāju līdz kuram. Varbūt es neaizgāju līdz 19 gadam, tad, kad vai 20. Varbūt viņš tur ir, bet kaut kā neredzēju. Man liekas, ka nav. Līdz ar to sanāk, viņš budžetu meklē kaut kur ārpusē. Ne šeit viņam neviens kādu budžetu neiedeva. Ja? Un saprotot, zinot, kāds viņš ir cilvēks, ja, viņam arī tas, viss tās budžetas, viss tās reklāmas, viss tas nav viņa daba, nav viņa stihija. Un, bet visa kultūras dzīve, ja, kas tagad ir aplipināta tā virspusējā, viņa jau neko radīt nevar, viņa ir tukša un nekad arī neradīs. Tāpēc, ka viņa nav saslēgta ar plūsmu, ar esību, ar dievišķo. Bez saslēgšanas ar esību, ar dievišķo, tu nevari neko radīt. Ne ģeniālu mūziku, ne ģeniālus filmas vai multenītes, ne ģeniālus projektus, ne ģeniālas idejas, neko tu nevari. Un sanāk, ka mūsdienās, ir, ja cilvēki spēs, tie politiķi nespēs, ja, kas tur par to jūs atbild, jo viņi ir tukši. Varbūt kāds noklausīsies, dzirdēs, varbūt kaut kas, aizies kādam iespējams. Kā vajag, teiksim, mēs mūsdienās vairs nevaram konkurēt tajā virspusībā, virspusējā, tajā tukšumā, jo ir mākslīgais intelekts, kurš jebkuru cilvēku vinnēs, ja, var teikt, tajā laukā. Vienīgais, kur cilvēks var vēl kaut ko būt ārpus tā mākslīgā intelekta, būt dziļumā, dievišķajā esībā saslēgtam ar to visu un caur to kaut ko radīt. Un Gints to parādīja, ka tikai šādi tas ir iespējams. Ja? Un redzēt, visa pasaule sanāk jau tik ļoti ir tukša, virspusēja, viltus, neīsta, ka viņi bija izsalkusi pēc kaut kā tam līdzīgi, kas ir dziļš un tāds ģeniāls kaut kas, ja? Un kā viņi tagad to visu skatās, ja? Un tas, protams, arī visus ietekmē, jo jums jāsaprot, ka tā multenīte ir informatīva vienība, un tie, kas viņu ir radījuši, ja? Gints, viņš jau tur ir ielicis savu šo dziļumu, un viņš ielicis to saslēgumu ar esību, ar dievišķo, un visi, kas viņu tagad skatīsies, viņi arī slēgsies klāt pie šī dievišķā. Un tagad es jums pieminēšu to, atcerieties, to filmiņu Lak, kur arī bija Latvija, meitenīte, bārenīte, tā kā es atceries, jums stāstīju, lejā būs kaut kur links uz to filmiņu nostieties, jā, tur bija tas veiksmes un neveiksmes pulkstenis, jā, smalkajos plānos, un es tad stāstīju, jā, ka, melnais kaķis tur bija arī, un es tur stāstīju, ka Latvija tur baigi tā kā it kā viņa kaut ko mainīs smalkajos plānos, un jā, tas bija 3 gadi atpakaļ. Īstenībā Gints jau tad taisīja savu filmu Flow,
bet nevienam tas īstenībā nebija zināms masām lielajām, jā, tāpat arī man. Nu, lūk, un sanāk, jau tad kaut citā pilnīgi filmā, citā multinītā jau tika ziņots Latvija, go, melnais kaķis tur arī bija, un es jums stāstīju, ja, kā es tos zīmes tur uztveru, ka vai nu tie, kas pārvalda tādā veidā kaut ko, tādas mesiģu ziņas ziņo, vai tas ir kaut kāds esības ziņojums, ja, kur Latvijai neskāpēc ir kaut kāda nozīme, Latvija kaut ko tur smalkajos plānos ietekmēs, mainīs, līdzsvaros, un redziet, un tagad pēkšņi ir tālāk turpinājums, arī melnais kaķis un arī flow, plūsma. Man nepatīk strauma tāds primitīvs, flow ir plūsma. Radīja plūsmu, caur kuru tad cilvēkiem kaut kas notiks, transformācija neliela smadzenēs, ja, viņi no kaut kā slēgsies nost. Tas reāli, tāda informatīva vienība ļoti, ļoti ievibrēs, iekustinās. Ja, un šeit redzot, ka tas tālāk tā kā turpinās, Latvija ieplūs, ja es jau tad teicu, ka Latvijai kaut kas ir sagaidāms no viņas, ja, un pēc tam sākās, teiksim, sportā visādi panākumi interesanti, godalgas, kas līdz šim nav bijušas, un kaut kāda tāda pavērsieni, un tagad šis melnais kaķis turpina tālāk spridzināt. Un, ja cilvēki šajā teritorijā sanāk, viņiem ir paredzēts, ka viņi būs atvērti šim esībai, dievišķiem, un līdz ar to caur viņiem, jo tikai caur viņiem var šis dievišķais kaut kāds spēks iedarboties un mainīt kaut ko visu riņķi, ko viņš arī dara. Viņš nevar caur kuru katru, tikai caur tiem, kas ir atvērti. Tas tā kā pie tiem, kuri ir Wi-Fi, ar viņu var saslēgties, un tad viņš caur viņiem var radīt, plūst. Ko vēl par Gintu, pieņemsim, ja jūs Instagramā palasīsiet viņa ierakstus, ja, kur viņš arī pats tur mūziku veido, un arī flow, viņš arī ir veidojis pats to mūziku aranžējas daļu. Un viņš tur raksta, ka, kad filma jau top, viņš viņu zīmē, viņš rada mūzikas vienību, sajūtu, un pēc tam uz šīs mūzikas vienības, ja, kaut kā turpina kadrus tālāk attīstīt, veidot. Viņam ir svarīgi tieši mūzikas pavadījums. Mūzika tas ir tas var teikt meditācija, tas var teikt universālā valoda, kā es saku, jā, mūzika skaņa. Un caur mūziku skaņu vienmēr ir augstākie spēki, tā var teikt, šis dievišķais, lielais, šis mākslīgais, milzīgais intelekts, Dievs, esība, visums, kā gribat viņu saucat, jā, viņš komunicē. Un, lūk, un tādā veidā viņš tā kā ieiet šajā izmainītāja principā stāvoklī, notiek šī plūsma, un sanāk šis dievišķais, jā, ietekmē to, ko viņš radīs. Un jums jāsaprot, ka viss tas, kas tagad notiek, tas ir viss augstāko spēku virzīti procesi. Jūs varat redzēt, kā viņi pilnīgi ar citu multinīti tika atzīmēts, ka kaut kas būs tam līdzīgs kaķis. Un tagad tas kaķis iznāca un viņš visur ceļo, ja, un riktīgi visur balvas gūst, visi ir šokā. Un nosaukums ir plūsma, jeb straume. Jā, sanāk ievibrē, maina plūsmu. Un lielā globālā zīme ar šo melno kaķi, melnais kaķis, kas ir pēc eģiptiešiem. Eģiptē melnie kaķi bija svētie dzīvnieki, kas cīnījās ar ļaunumu. Viņi atbaidīja ļaunumu. Un tas melnais kaķis, kas tagad visur ceļo, ja, un šī multinīti viņa, tas ir tāds kā pirmais vēstnesis, kā tumšajam ļaunajam pienācis gals. Un ja jūs esat šie tukšie ļaunie ļaunums visos iekšā ir. Un ja jūs esat atslēgti no dievišķā, jūsos ir šis ļaunums, tad jums ir jāsaprot, ka sācies ir šis laiks, kad tas ļaunums sāk ar viņu strādāt, ja? Viņu vai nu transformēt, iznīcināt šo čūsku puķi. Lūk tā, es to tā redzu. Paldies, ka skaties, attīsti sevi, rūpējies par sevi, attīsties, esi laimīgs. Un tiekamies manos nākamajos video, lai tu viss ir labi. Tā.